Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Ja jūsu MSI 15 dators izslēdzas pats no sevis, iespējams, ka problēma slēpjas akumulatorā. Šajā video mēs soli pa solim parādīsim, kā nomainīt akumulatoru un atjaunot datoru darbību. Sāksim ar bezmaksas diagnostiku. Ja neesat pārliecināts par akumulatoru stāvokli, ieteicams to pārbaudīt. Daudzas datoru servisa vietas piedāvā bezmaksas diagnostikas pakalpojumus. Jūs varat piezvanīt tuvākajam servisa centram un uzzināt, vai viņi piedāvā šādu pakalpojumu. Ja diagnostika apstiprina akumulatoru problēmu, nākamais solis ir akumulatoru nomaiņa. 1. Pirmkārt, izslēdziet datoru un atvienojiet to no strāvas avota. 2. Pārliecinieties, ka dators ir pilnībā izslēgts, un atvienojiet visus perifērijas ierīces, piemēram, peli un tastatūru. 3. Tagad pagriežam datoru otrādi. Jums būs nepieciešams skrūvgriezis, lai noņemtu apakšējo vāku. 4. Rūpīgi noņemiet skrūves, kas tur apakšējo vāku, un uzmanīgi paceliet vāku. 5. Atrodiet akumulatoru, tas parasti ir viegli atpazīstams, jo tas ir liels un plakans. 6. Pirms akumulatoru izņemšanas atcerieties, kā tas ir savienots ar mātes plati. Varat uzņemt attēlu, lai atcerētos. 7. Uzmanīgi atvienojiet akumulatoru savienojumus, izmantojot pirkstus vai nelielu skrūvgriezi. 8. Tagad varat izņemt veco akumulatoru un sagatavot jauno. 9. Jaunais akumulators ir jāievieto tādā pašā pozīcijā, kā bija vecais. 10. Pievienojiet akumulatoru savienojumus atpakaļ mātes platei. 11. Pirms aizverat apakšējo vāku, pārliecinieties, ka viss ir pareizi savienots. 12. Tagad varat uzlikt apakšējo vāku un pievērst skrūves atpakaļ. 13. Kad viss ir salikts, pagrieziet datoru uz augšu un pievienojiet to strāvas avotam. 14. Ieslēdziet datoru un pārbaudiet, vai tas darbojas pareizi. Ja dators joprojām izslēdzas, iespējams, ka ir citas problēmas. Jūs varat saņemt pie durvīm servisa pakalpojumus, kas piedāvā datoru diagnostiku un remontu, tādējādi ietaupot jūsu laiku. Pirms remonta vienmēr ir ieteicams saņemt piedāvājumu, lai zinātu, kādas būs izmaksas. Šādi jūs varat pieņemt labākos lēmumus, balstoties uz savu budžetu. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.